Šī ir vēstule tev. Sveiciens! Rakstu tev, jo man tas šķiet svarīgi. Es biju viens no 120 000 cilvēku, kuri parakstījās par valsts valodu valsts skolās. Tāpat kā tu, tāpat kā daudz citi gribu pavisam vienkāršas lietas. Lai Latvija būtu latviska, lai mūsu valstī lietas notiktu taisnīgi, lai mani tuvie un es pats justos droši, lai mājās vienmēr valdītu labklājība. Tāpēc es balsošu par Nacionālo apvienību visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nojaušu, ko daži teiks. Reklāma, aģitācija, priekšvēlēšana kampaņa. Jā, var būt, bet tomēr atklātāk un tiešāk nekā buldozeru uz reklāmas stabiem vai balonu dalīšanu uz ielām. Ne jau viss, ko darījusi Nacionālā apvienība, man šķiet pilnīgi pareizi. Un tomēr tā vienmēr iestāsies par to, lai iedzīvotāji runātu latviski, lai īpašumi piederētu latviešiem, lai svētki būtu 18. novembris, nevis 9. maijs. Viņa politiskā un ekonomikas programma, kā arī nozara profesionāļi, kuri to spētu īstenot, tiešām pelna atzinību. Nacionālā apvienība no citiem atšķiras, jo ir vienīgais Saeimā pārstāvētais spēks, kas nepieļauj Kremļa partneru atrašanos Latvijas valdībā. Nacionālā apvienība vienīgā neizmanto balsošanu ar paceltiem īkšķiem un krāsainām kartītēm. Ja viņi ko dara, tad ar sirdi un pārliecību, visu Latvijai dodot. Ar cieņu un pateicību par veltīto laiku, tavs draugs. Ja tevi interesē, ko Nacionālā apvienība plāno darīt 11. Saeimā, noskaties nākamo video.